Tauta Latvijā svētītu dienu ātrais video. Klausaties, jūs saprotiet, ja, kas ir tēmā. Bībelē skaidri un gaiši rakstīts, ka vienu dienu būs tāds valdnieks, antikrists, kas nozīmē Kristus vietā, ja, kas aizvietos Kristu, viņš visiem stāstīs, Bībele par to ir aprakstījusi, ja, un tātad mēs redzam atklāsmes grāmatā. Un tāda diena tuvojās, un tā sistēma lēnām tiek ieviesta, un gari nestāstīšu, lai paši saprotiet, kad esam jau tādā kondīcijā, ka ir visi smartfoni, un ir visādas aplikācijas, un ir kartes, un ir bankas, un elektroniskās naudas, un tas viss jau gadiem tika lēnām uz to vests un iets un darīts. Dievs to visu pieļauj, Dievs to visu zināja, tas ir Dieva plānā. Jo, ja reiz tas ir Bībelē, tā kā caur to būs cilvēkiem jāiet, un būs zvērs, antikrists, kurš valdīs, kurš gaidīs, pieprasīs pielūgsmi, un tur ir teikts, ka būs vai no uz pieres, vai uz labās rokas, kaut kāda zīme, kaut kas būs, to mēs tā, varbūt ne visi precīzi zinām vai saprotam, un tā, bet tā ideja, ja, un vairāk vēstījuši šodien ir par to, kad visi tie, it īpaši Latvijā, Allans Parijants un viņa banda, visi šie viņa sātaniskais formējums, un visi pārējie, visi bez aiz viņa tālāk, ja, bet visizteiktākais naudas kārais, izteiktākais naudas kārais cilvēks ir Allans Parijants, un sātans tādu, sin pa gibeļi ir ielicis Latvijā. Jo viņš jau nemainās, viņš jau to nepārstāja, neatstāja, neatmet. Ja? Viņš tajā slīgs dziļāk un dziļāk un dziļāk un turpina cilvēkiem melot un vest cilvēkus uz elli ar šo naudu, mantu, bagātību, labklājību, ja? Un ieved cilvēkus šajā garīgā verdzībā un pēc tam arī šajā visā naudas lietās un uztaisa, ka Dievs ir nauda un tā. Mesiķis ir tāds. Parijants un viņa banda un pārējie visi Latvijas, es nerunāju par pasauli, tas pats, bet par Latviju, ja, kad jūs taču iedomājieties, jūs esiet naudā iekšā, mantā, bagātībā, labklājībā, nezinu, komfortā, jūs tajā visā esiet iekšā, jūs esiet tajā ļoti dziļi. Visi, kas šodien mani klausās, uz visiem es to runāju, un tas viss ir ar jums visiem. Jūs daudzi variet pateikt, bet es taču eju pie Puriņa jūra. Es taču tikai tur pie kaut kāda šitā te vai ne, un tīri piri. Pārbaudiet, vai jūs šodien tajā nestāviet, jo kas ir priekšā ir antikrists un zvēra zīme, un atceries, ka tu esi kredītos, atceries, ka tu gribēsi ēst, ka tev būs jāmaksā par degvielu, tu gribēsi braukt, tu gribēsi dzīvot, ja? Tu gribēsi turpināt, tā kā tagad tu pie Rinkēviča dzīvo, ja? Pie Rinkēviča dzīvo un maksā un dari un visu un ar visām jau neērtībām, ja, kad degvielas dārgas, pārtika dārga un sankcijas un Krievijas un robežas un iebrukšanas un viss, kas notiek, ja. Mums jau tā neiet viegli uz šīs zemes, tagad arī, kā piemēru, pie Rinkēviča, ja. Bet tad iedomājieties, atnāks šis antikrists un varbūt viens otrs no jums jau sen būs miris un nomiris. Mēs nezinām to stundu, to brīdi, kad tas būs, ja, bet pēc rakstiem mēs redzam, ka tas tuvojās. Tāpēc, ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt to, ka ļoti daudzi ticīgie, es neticu, ja izdaram tā nobeigumā video, es neticu, ka kāds no Allana Parijantsa, ja, bandas, vai viņš pats, ja, pēkšņi nokļūstot, paņemšu dēli, pēkšņi nokļūstot antikrista šitajā sistēmā, un viņam pēkšņi pateiks, Klau, tagad tu vairs nevari to un nevari šito, un Parijants un viņa šie adepti, ja, pēkšņi, nē, skaidrs, nevajag, nē, mēs tur svētie, mēs bez naudas, tikai līdz antikrista laikam, ja, mēs bijām sirdīs, prātos, nezinu, šūnās, līdz apenēm, kā saka, iekšā šajā visā, ja, bet, atnāca antikrists, un tā kā ar nazi nogriezīs, nē, mēs vairs neliesim degvielu, visu šeit tev antikrists novelkam ķēdes, no kakliem noliekam uz galda, visu antikristam, ja, un bēgam kalnos. Vai, kā ir teikts, ka antikrists noorganizēs
kad tiem ticīgajiem, kas tajā laikā, tā kā reāli būs dzīvi, ja, tiem nocirtīs galvas, ja, nocirtīs galvas, tā ir aprakstīts. Nenoindēs vai nenošaus, ja, būs reāls nāves sots, bez tiesas, bez nekā, ar galvas nociršanu. Un pēkšņi Parijans un viņa banda varēs vienā sekundē apvilkt kažoku uz otru pusi, ja, un atteikties, un Jēzus dēļ, un jūs ko, mēs taču te līdz antikristam, mēs tur niekojāmies, porškaien, un šitas te, un tas, un viss, un piķis, un zēvele, ja, jāsaka, un tā kā antikrists, tad tā kā ar nazīti. Šodien, es jau atkārtojos, iznāk jau, jā, negribu. Tāpēc tauta Latvijā, visi, kas šobrīd sludina no kancelēm par naudām un runā par naudām, visi kantori, ja, pēdējais ir tāds, kad ir viens indiešu, tas sludinātājs Zakpūnen, ja, tāds cilvēks, kurš, es jau esmu minējis, viņam laikam kaut kas kādreiz jaunībā vai kā iemācīja vairākas lietas, bet man liekas, ka viena no tā viņš daudzreiz savos svētrunās ir teicis. Pirmais, ko viņam iemācīja, nekad neprasi nevienam naudu. Ja tu kā mēs teiktu, sludināšanā esi vai, es nezinu, kalpošanā vai sauc kaut kā, kā tur kurš ko sauc, nekad neprasi nevienam naudu. Otrs viņam iemācīja, es varbūt visu neatcerēšos, otrs iemācīja dzīvo cik vien pieticīgi vari. Cik vien pieticīgi vari. Nekad dzīvē nedzīvo, roskošs, ja, kaut kā bagātībā šķērdēt to šo, ko, ja. Tātad, sapratāt, es aizmirsu, viņam vēl kaut kādas lietas bija vēl, ko viņam iemācīja, un viņš teica, viņš tos, cik jau 65 gadus to piekopja, ja, laikam pirms 65 gadiem viņam to kāds iemācīja, un pateica, un viņš to piekopja, un tāpēc kantorīši Latvijā, jebkurš, paskatieties, Ventspils vasaras svētku draudze, un Ozoliņkēviču draudzes, un Žauners, un visi, es nezinu, tur noteikti kādi baptisti, gan jau, ka visiem ir salikts, ja, konti, Svetbankas, ziedojiet, atbalstiet, parādiet, tā vien jau ir zīme, ka tu neesi no Dieva, ja, ka tu neesi no Dieva, un ka šie cilvēki antikrista laikā vienkārši nevarēs, šī ir viņu būtība. Saprotiet, un antikrists atnāks, ja, un šo visu pateiks, tu vari to turpināt, tu vari līzingu maksāt, tu vari ieliet Lukoilā, tajā Statoilā, kur tu tur lej, tu vari pirkt ēdienu, tu vari iet uz mēre veikalu, tu visu varēsi, tu varēsi lidot, braukt atvaļinājumi, visu apmaksāt ūdeni, gāzi, atkritumus savus, ko ved, visus rēķinus, tu visu, mīļo cilvēku varēsi, ja, tikai šeit tev, ja, paņem no manis zīmi, kas apliecina, ka tu piederi man, ka tu pielūdz mani, un caur to mēs saprotam, ka tu atsakies, ja, no Dieva. Ja, no Dieva tu pieņem sātana lietas. Ja. Tā kā tauta Latvijā, tāpēc gribu brīdināt, ka lielais vairums ticīgie arī aizies pazušanā, jo viņi šobrīd ir naudā, mantā, bagātībā, un atnākot antikristam, viņi gribēs turpināt savu ierasto dzīvi, nespēs atteikties un pieņems antikrista sātana. Viņi atteiksies no Kristus caur to, saprotiet. Jo tas būs pārbaudījums visiem. Tevi vairs neļaus veikalos iet, ne ēst, ne dzert, neko. Viss atceries, pasties apkārt. Zāle, pienenes, balanda, ja, kara laikā teica, ka balandu zupu vārīja. Vot šitas viss ir apkārt. Tu varēsi pēkšņi no sava roskoša atteikties un iet ēst pļavā balandu. Vot aizdomājies par to.